Pēc skata līdzīgas kā malka, brūnā krāsā. Oriģināli viņas ir paredzētas kamīna kuršanai, bet es nedomāju, ka viņš būtu baigi foršā alternatīva malkai. Nu, teiksim, pašā ugunskurā, jo aizņem vietu mazāk, blīvums lielāks, tāda teorētiski varētu degt ilgāk, spēcīgāk varbūt. Pirmais pārbaudījums – salikt un iekurt. Ja iepakojums ir maksimāli vienkāršs un ērts, tad ar to salikšanu un iekuršanu ir kā ir. Lai arī sākotnēji brikites pēc formas šķita līdzīgas malkai, ir viens liels bet. Ja neskaita galus, tad malas briketēm ir gludas no visām pusēm. Attiecīgi slīd un grūtāk iedegas. Tāpēc atšķirībā no malkas, kur izliec pagalas kā gribi, pieliec vienu iekuru un viss deg, briketēm iekuršana bija neliels izaicinājums. Un kā ar dūmiem? Ja malkai kā ierasts dūmi izteiktāki pašā sākumā un tālāk tie ir gandrīz caurredzami, tad briketēm, kamēr tās pilnībā nepārņēma liesmas, ļoti izteikti balti dūmi. Iespējams, risinājums varētu būt pārlaust briketes uz pusēm, lai skābeklis piekļūtu lielākai uzkarsētās briketes daļai. Un, kā zināms, vairāk skābekļa, vairāk liesmu, mazāk dūmu. Taisnības labad gan jāsaka, ka arī tad, kad briketes pilnībā pārņēma liesmas, arī tad dūmu apjoms bija salīdzinoši izteiktāks kā alkšņu malkai. Pēc pusotras stundas liesmas jau gan arī vairs nebija redzamas. Ir pagājušas 2 stundas, un šeit joprojām ir fantastisks karstums. 4 stundas ir pagājušas, kā redzat, pilnīgi mierīgi lieku roku klāt. Tad šeit jau to roku es klāt netaisos likt, joprojām nāk karstums 450, 460. Pēc 4 stundu kurināšanas, nosvarot pelnus un izdeģus, svars abiem diezgan līdzīgs – 159–160 grami. Tomēr ņemot vērā sākotnējo masu, sanāk, ka alksnim atlikums 2,6%, savukārt pinikei briketēm 1,6%. Pieņemu, ka ja atstātu vēl uz kādām 4 stundām, tad pelnu apjoms briketēm vēl samazinātos, jo reklamētais briketēm ir 0,5%.